Čau! Es jums šodien iemācīšu jaunu kāršu triku. Kā ierasts, vispirms parādīšu un pēc tam uzreiz iemācīšu. Tātad no sākuma es jums iedodu kārtas un jūs viņus varat samaisīt. Kad tas ir izdarīts, jūs atdodat man kārtas, es jums parādu. Šeit nav pilnīgi nekādas secības, jūs pats brīvi samaisījāt. Un tagad jums ir jāizvēlās jebkuru kārtas, kuru jūs vēlaties. Pieņemsim, jūs izvēlaties lūk šo te kārti. Tātad jūs viņu iegaumējat, mēs viņu uzliekam atpakaļ un samaisam kārtas. Un tagad es sadalīšu čupiņu divās daļās. Lūk tā. Un mēģināšu sajust, kurā čupiņā ir jūsu kārts. Manuprāt, šī čupiņa ir siltāka. Tagad es ņemšu kārtas, lūk tā, un centīšos apstāties pie jūsu kārts. Vai pareizāk sakot, tad, kad jūsu kārts jau būs šī rokā. Tā, manuprāt, jau ir, es jūtu siltumu. Kāda no šīm 5 kārtīm ir jūsu, taču es nezinu, kura. Vai nu šis 8-nieks, 3-nieks, 10-nieks, 4-nieks vai dūzis. Tātad viena no šīm 5 kārtīm ir jūsējā. Taču es vienkārši jums nepateikšu, kura tā ir. Es viņu ieberzēšu iekšā dekā tik ātri, ka jūs nemaz nemanīsiet. Lūk tā, tas jau ir izdarīts, un tagad man viņi jāapgriež ir otrādāk, lai mēs redzētu, kur ir jūsu kārts. To es izdarīšu uzsitot pa kārtīm. Lūk tā, tas tagad ir izdarīts. Šeit ir palikušas tikai 3 kārtas, ne, bet 4 kārtas. Un 5. jūsu kārts ir kavas vidū apgriezusies otrādā. Tātad ķeramies uzreiz pie pamācības. Šis, manuprāt, nav ļoti grūts triks, taču mazliet jāpatrenējās būs tie, kas nav īpaši ņemšies ar kārtīm un spēlējušies un taisījuši trikus. Tātad kārtas patiešām ir samaisīts, jūs varat iedot kādam, kas samais kārtas, tam jūs rāda triku. Un īstenībā ļoti patīk šie triki, kuru jūs varat sākumā samaisīt kārtas. Tātad, kad kārtas ir samaisīts, jums atdod atpakaļ, jūs varat parādīt, ka tur nav pilnīgi nekādas secības. Un likt izvēlēties kārti, tas ir vienalga, vai jūs darat to šādi, vai sākot stop. Tas ir pilnīgi brīvi jūsu izvēle, kā jūs to darat. Un tātad, kad kārts ir izvēlēta un skatītāji to iegaumē, jūs viņu uzliekat atpakaļ augšā. Nu, vai arī viņš uzliek apakaļ augšā. Un jūs samaisat kārtas, lūk tā, kad pirmās kārtas jūs iemetat mazliet uz iekšu. Lūk tā. Un nākamās tā nekārtīgi sametat augšā. Un tagad jūs pagrūžat šos pirmo iemesto čupiņu un uzmetat atkal kārtas augšā. Apgriezīšu augšējo kārti, viņa kārti, lai jūs saprastu. Tātad uzmetu mazāku čupiņu un pārējās nekārtīgi sametu. Atgrūžu šo un atkal viņa kārts ir augšā. Tagad es vienkārši samaisu, atstājot šo kārti augšā. Tā, pagriezīšu mūziku mazliet klusāk. Lūk tā. Jūs varat darīt jebko, ko jūs vēlaties, tikai lai viņa kārts paliek augšā. Tātad, kad tas ir izdarīts, jūs sadalat čupiņus divās daļās. Taču, ja jūs triku rādat vairākas reizes pēc kārtas un kāds to redz vairākas reizes, tad sadalot šīs čupiņas, vienā reizē jūs augšējo čupiņu liekat uz šo pusi, nākamajā uz to pusi, lai nesanāk tā, ka jūs vienmēr ņemat čupiņu, kas ir labajā pusē, tas liksies aizdomīgi. Tādēļ es parasti aizklāju lūk tā ar rokām kārtas un sadalu. Un es zinu, kur ir augšējā čupiņa un viņa kārtas. Tālāk es paņemu šo čupiņu, man viņas ir nolikts, un es tēloju, ka es tur sajūtu, kurā čupiņā ir viņa kārts. Esmu jau jums teicis, tas, kā jūs pasniedzat triku, ir jūsu izvēle.
man ir savas tehnikas, savi izdomājumi, kā to izdarīt. Jūs varat arī paši piedomāt, kā jums labāk patīk. Tātad es sajūtu, kurā čupiņā ir viņa kārts, paņem to čupiņu. Tātad viņi ir, protams, otrādāk. Un es zinu, ka viņa kārts ir pirmā, un paņemu pirmās 5 kārtas. Taču tas, ko es saku, ir, kad es apstāšos tad, kad es jau būšu sajūtis siltumu šajā rokā, ka tava kārts ir šī rokā. Un es paņemu 5 kārtas. Un es saku tagad, ka šeit ir 5 kārtas, taču es nezinu, kura no šīm 5 kārtīm ir jūsējā. Un tieši tagad, kad es to esmu pateicis, es apgriežu otrādāk. Tas, kāpēc es to nesaku, kad kārts ir apgriezts, jo visiem var būt lielas acis, ārprāts tā kārts ir augšā un jau pasaka, jā, tā ir mana kārts un triks ir izbojāts. Lai arī triks ir tikai pusceļā. Tātad, kad tas ir pateikts, kad es nezinu, kura no šīm 5 kārtīm ir tavējā, mēs apgriežam viņus otrādāk. Un tagad ir, teiksim tā, trika grūtākā daļa. Mēs paņemam šo viņa kārti pirmo, un tagad ņemot nākamo kārti, mēs savācam šo te viņa kārti lūk tā, ar šiem pirkstiem un īkšķi. Mēs viņu sagrābjam, šī roka paliek tukša, un uzreiz šito paņemam. Un pārējās kārtas. Un viņa kārtas paliek apakšā. Tātad aptuveni roku turu tā, kā tur kārtas rokā. Un ar īkšķi es novelku nost to kārti, paņemu turu šādi. Atkal eju tā, kad tā kārts ir pazudusi zem kavas. Un sagrābju to apakšējo kārti. Tas ir ļoti viegli, viņa pati bezmazā ieslīd iekšā. Tur pie tiem pirkstiem un tur paliek. Bet tas ir mazliet jāpatrenējās. Tātad mēs viņu sagrābjam un momentāli arī novelkam nākamo kārtu, lai nepamanītu, ka tur nav vairāk kārtas apakšā un ka te ir viena kārtas, nevis 2. Un liekat ātri nākamās. Jūs to varat arī darīt lēnām, bet lēnāk tas ir uzkrītošāk. Ja jūs to darat ātri, to ir grūtāk pamanīt, ka pazūd tā viena kārta. Tātad, kad tas ir izdarīts, jūs šo viņa kārti noliekat šeit. Kur viņa jau ir kavas vidū, un jums rokās tagad ir 4 kārtas. Tātad, bet viņi domā, ka 5. Un te mēs darām tieši to pašu, ko pirmīt. Mēs paņemam vienu kārti, atkal viņu sagrābjam. Lūk tā. Sagrābjam no apakšas. Un velkam nākamās. Skaitam 2, 3, 4, 5. Tātad ātri tas izskatās lūk tā. 1, 2, 3, 4, 5. Un nevar pamanīt, ka tur ir 4 kārtas. Tātad sagrābjam. Te var būt atstarpīta, var nebūt, labāk jau ir, kad nav. Tātad tā. Ceru, ka jums sanāks šis triks. Šis ir mazliet sarežģītāks nekā es parasti rādu. Pārmaiņas pēc arī kaut ko tādu ieliku. Un jā, ceru, ka jums sanāks.